Šovakar ar spēli pret Kazahstānas vienību no Astanas hokeja klubu Baris noslēdzās labo darbu nedēļu, ko organizē labdarības organizācija Palīdzēsim LV un kur aktīvi iesaistās arī hokeja klubs Dinamo Rīga. Diemžēl šovakar piedzīvotais zaudējums ar rezultātu 2-3 šo labo darbu nedēļu mazliet sarūktina. Bet liels paldies visiem klātesošiem līdzjutējiem, kur ieradās klātienē arēnā atbalstīt Rīgas Dinamo un kuri visi piedalījās labdarības akcijā, proti dzelteno tenisa bumbiņu akcijā, un no iegūtajiem līdzekļiem mēs palīdzēsim nedaudz uzlabot veselību mūsu mazajai Rīgas Dinamo līdzjutējai Anne Marijai. Vēlreiz paldies visiem Rīgas Dinamo un organizācijas Palīdzēsim LV vārdā. Rīgas Dinamo sastāvā šodien 2 gūti vārti. Pēc teicam izspēlētas kombinācijas pēc Oskara Cibuļska un Roberta Bukarta piespēlēm. Pirmos vārtus mūsējo labāk guva Andris Džeriņš. Marcels Hosa trešajā trešdaļā samazināja rezultātu starpību līdz minimumam. Pašās beigās Kaspars Saulietis saņēma laukuma centrā noraidījumu 2 minūtes, kad līdz spēles beigām bija atlikušas mazāk nekā 2 minūtes. Mūsēji pat noņēma vārdsargus. Bija momenti, bet diemžēl līdz spēles beigām tā arī izlīdzināt rezultātu mūsējiem neizdevās. Pirmo spēli pēc gūtā cirkšņa savainojuma aizvadīja mūsu milzis slovāku aizsargs Milans Jurčina. Pēc spēles lūdzām viņam sniegt komentāru par savu pašsajūtu un arī par iemesliem, kāpēc joprojām Rīgas Dinamo vēl pagaidām netiek uz šīs veiksmes taciņas. Usually, of course, it's hard to talk after such a games. Only missed 1 goal, 2 threes lost against the Baris. But how did you felt? Actually, that was the first game after the injury and get back on ice with the team. Well, it was a more mental stuff than physical stuff. I think I was pretty good ready with Vilnius. He got me in a good shape during I was hurt. So you know there was more pressure in the head than more on the ice. So after that, if you stop thinking about it, just keep rolling your shift. And you know the first pass was really important. So you know first it was pretty good. So you know I felt pretty good. Watching your game from the side, actually that view was totally different. You made a lot of hits against the Baris tonight. That's what we're trying to do, you know, playing physical against these guys. They are really skilled players, so you can really chase them all over plays because they make you look stupid on ice. So every time you have a chance, you have to finish your checks, and you know, like I said, you have to play body on those skilled guys. Some little mistakes in the defense, some unlucky moments in the offense. What should Dynamo do to get back on that lucky way? We just have to stop running the net. You know, the goalie see all the shots, so he stopped all of them. You know, we just have to stop running the net, get in front of his eyes, and you know, that's what they did from our goalies. You know, every time they shoot it, some sticks was waving. Third goal, I think the guy was tipped the goal. So you know, that's what we have to do more. Okay, good luck in the next game. Thank you. Pretinieku komandā par spēles labāko spēlētāju tika atzīts kapteinis, kurš tiešām parādīja līdera cienīgu sniegumu. Brendons Bačenskis guva 2 vārtus un pelnīgi saņēma labākā spēlētāja titulu. Savējais starp svešajiem tāds bija viens arī pretinieku rindās. Oskars Bārtuls šajā sezonā pārstāv Astanas vienību, spēlē ar 52. numuru. Protams, ka viņam bija prieks par izcīnītiem 3 punktiem. Pēc spēles uzreiz lūdzām komentēt viņam aizvadīto maču, kā arī pašsajūtu iejūtoties jaunajā komandā. Oskars Bārtuls pēc spēles Astanas Baris šovakar ar 3-2 arēnā pieveic Rīgas Dinamo. Rezultāts it kā minimāls, kā bija spēle? Spēle jau arī bija, varēja aiziet uz jebkuru pusi, momenti bija abām komandām. Vārdsargi arī ļoti labi spēlēja, tā kā labi, ka mēs dabūjām 3 punktus, braucam tālāk. Jaunā komandā, kā esi iejūties šobrīd? Ir labi, uzņēma ļoti labi. Protams, mazliet savādāk ir, ka tu neizēji visu vasaru kopā ar komandu, bet atbrauc reizes sāc spēlēt, bet Džeki palīdzēja, tagad jau ir garām, cik 10 spēles vairāk, tā kā es jau iejūties normāli. Lielas paldies, apsveic Rozai! Biļetē ir spēks. Mēs aicinām līdzjutējus krāt spēles biļetes no šī vakara 19. oktobra spēles pret Astanas Baris vienību. Nākamā spēle jau otrdien, 21. oktobrī, kad šeit viesosies Ufas Salavat Julājeva, un 23. oktobrī, ceturtdienas vakarā, Omskas Avangards. Biļetē ir spēks. Sakrājiet šīs te biļetes, veidojot vienu komplektu un apmainiet tās pēc ceturtdienas spēli pret iespēju 14. novembrī klātienē bez maksas atbalstīt Rīgas Dinamo jau 3. reizi cīņā pret Mīnskas Dinamo. Turēsim īkšķus par mūsējiem, nenolaidīsim degunus, turpināsim darīt labas lietas arī turpmāk, neskatoties uz to, ka šodien pavisam oficiāli beidzās labo darbu nedēļu. Lai jums un mums veicās! Armands Simpsons, Mārcis Krasovskis, speciāli Dinamo TV.